3 gadus braucot pa Latviju, esam izvēlējušies dažādas veidus un dažādas metodas, bet nereiz vēl Popera metodi, un ar to arī pasludina tādu riktīgi nopietnu turnīru. Latvijas vidusskolas un pārsvarā ģimnāzijas ir atsaukušās mūsu idejai, ka Eiropas jautājumus var izdiskutēt ar patīk, nepatīk, var izdiskutēt riebi, neriebi līmenī, bet var izdiskutēt arī pēc ļoti glaunas debašu metodas. Un daudzās Latvijas skolās šobrīd ir tādas debašu klubu metodas. Viena no to sauc Popera metodu, pēc kuras mēs šodien gribētu jūs mudināt debatēt. Tas pēc būtības nozīmē pozīciju un opozīciju, tikai viņus sauc apstiprinošie un noliedzošie. Te lūk ir Niklaus, Annija un Agrita, kuri ir apstiprinošajā komandā, un te lūk ir cienījamie Uvis, Annija un Mārcis, kuri ir noliedzošajā komandā. Un viņu mērķis šodien ir visu mūsu klātbūtnē tik galā ar diezgan kontroversiālu un šķiet pat īpaši grūti šai komandai jautājumu nostāties apstiprinošā pozīcijā diezgan šķiet Latvijā nepieņemamam apgalvojumam par to, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva varētu veicināt ģenētiski modificētas pārtikas ražošanas ieviešanu Eiropas Savienībā. Kā zināms, Latvijā gandrīz visas pašvaldības ir pasludinājušas, ka noteikti tuvākajos gados ir netaisās apspriest šo jautājumu par jebkādiem ģenētiski modificētiem organismiem, kas varētu nonākt mūsu vai nu veikalu plauktos tiešā veidā, vai tiktu pat audzēti Latvijas zemnieku tīrumos. Vienmēr sakot, tik it kā teorētisks jautājums, tomēr agrāk vai vēlāk var atgriezties Eiropas Savienības līderu dienas kārtībā, un tieši tāpēc mums likās šajā Eiropas pilsoņu gada ietvaros Eiropas mājā, kad pilsoņu iniciatīvas var būt visdažādākās. Mēs zinām, pavisam nesen uzradās jautājums par skaidra dzeramā ūdens pieejamību, kas izraisīja tik daudz cilvēku sašutumus un parakstus, ka dažās nedēļās burtiski tika savākt miljonus parakstu no 500 miljoniem 28 valstīs dzīvojušiem cilvēkiem, ka Eiropas likumdevējiem nāksies šo jautājumu izskatīt jau gandrīz cilvēktiesību līmenī. Tiem vārdiem tas, ko jaunieši izspriedīs vai pierādīs katru savu taisnību šodien, kādu dienu var pārvērsties par pilsoņu iniciatīvām, par to, par ko šogad mēs īpaši gribētu runāt Eiropas Savienības sakarā, ir par iespēju iesniegt arī savus likuma labojumus, uzlabojumus vai pilnīgi no jauna radītu likuma principu, par ko Eiropas Savienībai turpmāk būtu jāuztraucās. Mums jāatzīst, ka vairāk šādus kontroversiālus jautājumus vairākām Latvijas skolām šajā mēnesī mēs liksim priekšā un aicinām jūs pievienoties arī esmāja.lv šajās te debašu sacensībās. Jaunieši savstarpēji no dažādiem Latvijas novadiem. Šeit tagad sākam Talsos, pēc tam Krāslavā, pēc tam Cēsīs un kur nu vēl mēs būsim? Talsi, Cēsis, Krāslava un Liepāja, jau rīt, starp citu, rīt 11. Liepājnieki, tā kā kurzemnieki, divreiz šonedēļ ēterā izspriedīsim, kuriem ir spēcīgākā debatēt māksla. Šo mākslu kopā, tad rudenī sauksim visus jauniešus un ar galveno balvu ceļojumu uz Briseli, mēģināsim viņus pakacināt un pavisam nopietni izvērtēt. Jā, jo debašu māksla ir tieši tā, kas pilsoņu gadu ietvaros šķiet mums visiem Latvijā būtu jāiemācās. Te ir daži, kuri jau zina labāk nekā mēs visi kopā, jo viņi debašu klubā, es saprotu, ir jau piedzīvojuši vairākas sezonas un māk pašu šo Popera metodi. Popera metode ir tikai viena no, mēs šajā gadā izvēlējāmies to, varbūt gari neskaidrošu, kāda tā pēc būtības ir, jo šajā te sacensībā tā lieliski arī izpaudīsies. Jaunieši vēl veiksmi abām komandām. Balsojuma rezultāts būs pagaidām slēgts, to faktiski noteiks skatītāji un jūs iespējams sīvie konkurenti, kas tagad jūs skatās no citām skolām, kas ir iesaistīti šajā turnīrā, bet, man liekas, likums ir gan augsts. Strasbūrā šķiet neviens vēl nav bijis, ne? No jums visiem 6, tad likme ir iespēja nokļūt Strasbūrā. Aiziet, jautājums pavisam vienkārši. Vai Eiropa ir gatava veicināt ģenētiski modificētu organismu nonākšanu pārtikas ražošanā? Jā vai nē? Kurš uzvarēs? Labdien, es esmu apstiprinošās komandas pirmā runātāja Agrita. Šodien rezolūcija skan šādi. Eiropas pilsoņu iniciatīva aicina veicināt ģenētiski modificētu organismu pārtikas ražošanu Eiropas Savienībā. Ģenētiski modificēta organismi ir augi vai dzīvnieki, kur ģenētiskajā materiālā mākslīgi ievadīti sveši gēni no citiem augiem, baktērijām, vīrusiem vai dzīvniekiem, lai piešķirtu tiem kādu konkrētu vēlamu iezīmi, piemēram, izturību pret agroķīmiju vai spēju pašiem saražot indi pret kaitēkļiem,
kāda dabiskos apstākļos izveidoties nevar vai veidojas ilgstošā laika posmā daudzās paudzēs. Ģenētiski modificēta organismu pārtika ir tāda pārtika, kas satur vai ir ražota no ģenētiski modificētiem organismiem. Eiropas Savienība ir Eiropas valstu ekonomiska un politiska apvienība, kura darbojas valstu starpā uz noslēgtu līgumu pamata, kuros noteikti svarīgākie mērķi, politikas un darbības instrumenti, tiesību sistēma, institūcijas, to funkcijas un lomas lēmumu pieņemšanas procesā. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir aicinājums Eiropas komisijai, lai tā ierosina tiesību aktus par jautājumiem, kur ietilpst Eiropas Savienības kompetencē. Tātad pētījumi dzīvības zinātnēs 20. gadsimta 70. gados ļāva veikt pirmās manipulācijas ar dzīvo organismu ģenētisko materiālu un radīt pirmās ģenētiski modificētās baktērijas, kurām 80. gados sekoja ģenētiski modificēti augi. Pirmais gēna inženierijas objekts bija mūsu pašu zarnu trakta nūjiņa, kurā tika ievadīts sveša DNS. Kopš tā laika gēna inženierija ir krietni attīstījusies un ir izveidot dažādi organismi, vīrusi, mikroorganismi, augi un dzīvnieki ar dažādām jaunām īpašībām. Un sākusies to izmantošanu medicīnā, pārtikas ieguvē un citās mūsu dzīves jomās. Kā jau mēs zinām, mūsdienās viedokļi par ģēmo pārtikas izmantošanu ir stipri atšķirīgi, taču mūsu komanda pilnībā atbalsta ģēmo pārtikas ražošanu Eiropas Savienībā. Citēju. Intiķis Muižnieks ģenētiski modificēto organismu padomes sēdē 2009. gada 13. maijā informē, ka zinātniski pamatota informācija, ka ģenētiski modificēta pārtika un dzīvnieku barība nav kaitīgāka nekā konvencionālā pārtika un dzīvnieku barība. Tātad mūsu komandas pirmais arguments. Ģenētiski modificēto organismu audzēšana ir apkārtējā videi saudzīgāka. Pierādījums tam ir samazināts pesticīdu un herbicīdu pielietojums lauksaimniecībā. Kad 1996. gadā ģenētiski modificētie organismi tika iepazīstināti ar fermeriem, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tos tik ātri izpirka, bija tieši tas, ka lauksaimniecībā ievērojami samazinās pesticīdu lietojums. Tāpat biotehnoloģija ļauj iegūt jaunas, augstražīgas augu kultūras, kuras būtu rezistentas pret kukaiņiem. Piemēram, baktērijas Bacillus thuringiensis sporas satur efektīvu bioloģisku insekticīdu vielu, kas veidojas kā kristāliska viela baktērijas sporulācijas laikā. Tā satura insekticīdu proteīnu, kas bojā kukaiņu zarnu epitēliju un izraisa to bojāju. Tātad otrais mūsu grupas arguments ir ģenētiski modificētie organismi ir ar uzlabotām īpašībām. Kā viens no svarīgākajiem pie šī argumenta, es varētu minēt, ka tam ir paaugstināta uzturvērtība. Kā mēs zinām, mūsdienās ļoti daudz cilvēku slimo, jo viņiem trūkst vitamīni, augstskābes barības vielas, bet to visu ir iespējams atrisināt, jo lietojot pārtiku, ģēmo pārtiku, tajās ir uzlabota uzturvērtība. Piemēram, mēs varam lietot tomātus ar paaugstinātu vitamīnu saturu vai zemesriekstus ar samazinātu alergēnu daudzumu. Ģēmo pārtika ir arī sabalansētāka. Un trešais mūsu grupas arguments ir ģenētiski modificēto organismu audzēšana ir ekonomiski izdevīgāka. Tātad paredzams, ka valstīs, kas izvēlēsies ģēmo dzīvnieku izcelsmes produktu, konkurētspēja tirgū būs lielāka nekā produktiem, kuros nav izmantot ģēmo. Tāpat ģenētiski modificētie organismi ir lētāki. Tātad tas ir bāda risinājums daudzās nabadzīgajās valstīs. Un arī ģenētiski modificēto organismu audzētājiem fermeriem ir stabilāks un augstāks kvalitātes ražas. Tāpat ģenētiski modificētā pārtika uzglabājas ilgāk. Un tradicionālā augu selekcija ir lēns process un bieži vien tur ir grūti prognozēt sekas. Toties gēnu inženierija dod iespēju salīdzinoši ātri iegūt šķirnes ar jaunām noteiktām īpašībām. Un mūsu komanda stipri pieturas pie viedokļa, ka Eiropas Savienībai jāturpina ģenētiski modificēto organismu ražošana. Paldies, esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Sveiki, es esmu nolēdzošās grupas pārstāvis, un mums ir jautājumi. Kas ir svarīgāk, veselība vai nauda? Protams, veselība un ar ģenētiski modificēto organismu
uzlabotajām īpašībām mēs varam iegūt tādus produktus ar paaugstinātu vitamīnu saturu un dažādām vielām, kas cilvēku organismam ir nepieciešams. Tādējādi cilvēks slimotu mazāk un tā mēs arī uzlabotu veselību. Vai jūs varat minēt ģenētiski modificētu organismu pārtikas piemērus? 4 galvenie kultūra augi, piemēram, ko audzējam, ir kukurūzas, sojas pupiņas, rapsis un kokvilna. Paldies. Kāda ir cenu atšķirība starp ģenētiski modificētiem organismu produktiem un citiem produktiem? Konkrēti cenu es jums pašlaik nevaru nosaukt, bet jūs paši arī varat noskaidrot un pārliecināties, ka ģenētiski modificētie organismi tiešām ir lētāki, jo tādējādi arī viņus izmanto nabadzīgajās valstīs kā bada risinājums. To nedrīkst, ja viņi būtu dārgāki. Paldies. Man jautājumi vairāk. Es esmu apstiprinošās komandas pirmais runātājs, Uvis. Noliedzošās, atvainojos. Un mūsu komandas rezolūcija ir ģenētiski modificētu organismu pārtiks ražošana Eiropas Savienībā nav atbalstāma. Kā jau oponentu komanda minēja, viņu otrais arguments skanēja šādi. Ģenētiski modificētu organismiem ir uzlabotas īpašības. Taču mūsu rīcībā ir nonācis šāds pierādījums, ka ģenētiski modificēti kultūra augi nav ražīgāki. Citēju no avota www.debatev.lv. Biotehnoloģijas industrija ir solījusi, ka gēnu inženierija ievērojami paaugstinās ražu un tāpēc ir neaizstājams līdzeklis cīņā ar badu. Tomēr liksim šim ģenētisko modifikāciju reālais mērķis nav bijis ražības celšana, bet gan izmaksu samazinājums. ASV lauksaimniecības departaments atzīst, ka ģenētiskā inženierija nav paaugstinājusi neviena komerciāla ģenētiski modificēta auga ražīgumu. Tātad, kaut arī šis pierādījums skan par Amerikas Savienotajām valstīm, tomēr augi vien Eiropas Savienībā paliek tie paši. Un to pašu mēs varam arī tā kā atzīt par Eiropas Savienības kultūra augiem. Un oponentu komandas trešais arguments izskanēja šādi, ka ģenētiski modificēti organismi ir ekonomiski izdevīgāki. Tomēr es to varētu atspēkot, ka Eiropā pieaug no ģenētiski modificētu organismu brīvo reģionu skaits. Un es citēšu no šāda avota www.gmofreeregions.org. Eiropā pēdējo 2 gadu laikā ir ievērojami pieaudzis no ģenētiski modificētu organismu brīvo teritoriju skaits. Šobrīd par ģenētiski modificētu organismu brīvām teritorijām sevi pasludinājuši jau vairāk kā 260 reģioni, 4587 pašvaldības un 30819 zemnieki un ražotāji kopā 38 Eiropas valstīs. Tātad mūsu komandas prāt, ka šis ir diezgan ievērojams statistika, ka Eiropā pieaug reģioni, kuri tomēr atbrīvojas no ģenētiski modificētas pārtikas, un ir tomēr pret to, ka tas apdraud visu sabiedrību kopā. Un tātad mūsu komandas pirmais arguments izskan šādi. Eiropas Savienībā lielākā daļa sabiedrības neatbalsta ģenētiski modificētas organismu pārtikas ražošanu. Un ar to var pierādīt to, ka ir izveidota kustība brīvs no GMO, un to var apskatīt arī viņu mājaslapā www.brīvsnogmo.lv, un kā jau no šīs, varētu pat teikt, agresīvā nosaukuma, mēs varam secināt, ka daļa sabiedrības ir agresīvi un negatīvi noskaņoti pret ģenētiski modificētu organismu pārtikas lietošanu. Tātad šīs kustības mērķi ir izveidot no ģenētiski modificētu organismiem brīvu saimniecību, uzņēmumu, iestāžu organizāciju un institūciju tīklu, lai patērētājiem, kas vēlas savā uzturā izvairīties no GMO pārtikas, būtu uzticams iepirkšanās un ēšanas vietas.
nodrošināt patērētājiem viegli atpazīstamu un lietojamu izvēli un arī veicināt ģenētiski modificētu organismu alternatīvu pieejamību, popularizēt ģenētiski modificētu organismu brīvus produktus un to ražotājus. Tātad mēs varam secināt, ka šāda organizācija mēģina pārliecināt vēl vairāk sabiedrības, ka tomēr šādi augi tomēr nav labvēlīgi sabiedrībai un arī varētu slikti ietekmēt tās nākotni. Un mūsu argumenti vēl jau vairāk pastiprina fakts, ka Eiropā ģenētiski modificētu kultūra audzēšana samazinās. Un kā piemēru varu ņemt, ka jau 7 Eiropas Savienības valstis, tātad Austrija, Ungārija, Grieķija, Itālija, Francija, Luksemburga un Vācija, saskatot draudus videi un cilvēku veselībai, ir aizliegušas vienīgās kultivēšanai atļautās kukurūzas. Tātad šīs valstis ir samērā lielas Eiropas Savienības un arī nozīmīgas valstis Eiropas Savienībā. Tātad mēs varam secināt, ka tomēr ģenētiski modificētu organismu ir atstāja sliktu ietekmi uz sabiedrību. Un mūsu komandas otrais arguments skan, ka ģenētiski modificēta pārtika ir veselībai kaitīga. Un to varu pierādīt. Mūsu komanda pierāda ar to, ka žurnālā Vides viesis 2008. Gadā 12. numurā, citēju, šogad novembrī Latvijā viesojās francūzis Kristiāns Velo, Orsē zinātniskā centra pētnieks un Parīzes Dienvidu universitātes lektors, kurš neslēpa to, ka visi pētījumi, kas saistīti ar ģenētisku modificēto organismu izmantošanu pārtikā, ir ļoti slepeni, ka pat viņš, kā valsts amatpersona, var iegūt tikai informācijas drumstals. Tātad rodas jautājums, kāpēc ģenētiski modificēti organismi eksperimenti notiek slepeni? Taču sabiedrībai ir jābūt informētai, kādas sekas tā atstāja. Un mūsu argumenta nākošais pierādījums ir tāds, ka daudzi ražotāji atsakās no ģenētiski modificētu organismu pārtikas. Vairāk kā 60 vadošie pārtikas ražotāji dažādās valstīs kopš 2005. gada izslēguši ģenētiski modificētu organismu sastāvdaļas no produktiem, tā skaitā Campina, LDI, Coop, Carrefour Group, Achan, Cora un Amadori. Šīs ir samērā lielas pārtiks ražotāju iestādes, un viņas ir smagi aprēķinājuši to, ka tomēr sabiedrībai ir arī lētāk un viņiem izdevīgāk ražot konvenciālos kultūra augus. Un mūsu komandas vēl joprojām pārliecinoši pieturas pie tā, ka ģenētiski modificētu organismu pārtiks ražošana Eiropas Savienībā nav atbalstāma. Paldies, es ceru, ka es jūs pārliecināju. Labdien, esmu Niklās un uzdošu jums dažus jautājumus. Kuras tieši ir organizācijas, kas veicina sabiedrības negatīvo attieksmi pret ģenētiski modificētiem organismiem, un kāpēc šīs organizācijas to dara? Kā piemēru varu nosaukt, kā jau minēju, brīvs no GMO.lv. Šī ir Latvijā lielākā organizācija, kuras arī ietver uzņēmumus un organizācijas, kuras ir tā kā pret ģenētiski modificētiem organismiem. Un to veido pati sabiedrība, tātad viņi ir pauduši savu viedokli un attieksmi pret ģenētiskiem modificētiem organismiem. Paldies. Un kādi ir spēcīgākie argumenti, ko šī organizācija liek pret ģenētiski modificētiem organismiem? Tātad, kā jau es minēju, daudz no argumentiem, kurus es jau iepriekš minēju, ir tieši skatīti saistībā ar šo lapu, jo šī tā kā adrese brīvs no GMO.lv, viņi izglīto sabiedrību un tā kā grib parādīt sabiedrībai ģenētiski modificētu organismu patiesās sekas. Paldies. Un kādas tieši ir negatīvas sekas, ko GMO atstāja uz vidi tieši? Kā piemēram varētu saukt, kad palielināts pesticīdu daudzums.
tas ir pats lielākais tā kā, un visspēcīgākais tā kā, vidas traucējuma faktors. Paldies. Un minējāt arī to, ka ģenētiski modificēti organismi nesniedz labumu sabiedrībai. Vai kvalitatīva un lēta pārtika tajā pašā laikā ir slikts aspekts? Nākamais runātājs minēs, ka tas nav lēti un tajā pašā laikā tas nav arī kvalitatīvi. Paldies. Sveiki! Esmu apstiprinošās komandas otrā runātāja Annija. Un mēs stipri pastāvam pie savas rezolūcijas, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva aicina veicināt ģenētiski modificēto organismu pārtikas ražošanu Eiropas Savienībā. Kā pirmo argumentu jau minēja, ģenētiski modificēto organismu audzēšana ir apkārtējai videi visaudzīgāka, par ko rāda arī eksperimenti Ontārio cūku audzētāju vidū. Viņiem ir tiesības izplatīt tā saukto vides cūku. Šīs cūkas asins absorbē fosforu, kas kā saturs mēslos samazinās par 20 līdz 50%, kas toties fosfors veicina aļģu augšanu ūdenskrātuvēs, samazinot zivīm pieejamā ūdens daudzumu, skābekļa daudzumu. Un šo cūku mēslos parasti ir ļoti augsts fosforu līmenis, tādēļ ir tieši noteikti, cik skaits uz hektāriem platības drīkst šīs cūkas audzēt. Tādējādi būtu iespējams palielināt ražību tieši. Kā otru argumentu mēs minējām, ka ģenētiski modificēto organismu pārtikā ir uzlabotas īpašības. Kā atzinis Latvijas Universitātes bioloģijas institūta profesors un Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrības pārstāvis Īrašās, ka ģenētiski modificētās pārtikas saturā ir dažādas uzlabotas īpašības, kā kartupeļiem ir uzlabota cietas kompozīcija, ir iespējams iegūt kvalitatīvāku eļļu, uzlabot proteīnu sastāvus produktos, kā arī rīsa satura provitamīnu A. Kā arī austrāliešu pētnieki ir atzinuši, ka uzlabojumi ģenētiskajā inženērijā var palīdzēt radīt augus bez alergēniem, ko jau arī iepriekšā runātāji minēja. Un kā trešais mūsu arguments ir, ka ģenētiski modificēto organismu audzēšana ir ekonomiski izdevīga, par ko liecina arī dati, ka pēc 2015. gada paredzēts, ka Ķīnā sāks audzēt ģenētiski modificētos rīsus, kuru sēklu izstrādē ir atvēlēti neskaitām miljoni Amerikas dolāru, kas izskaidro tikai to, ka tā ir ļoti liela ienesība. Kā arī mūsu komandai ir pieejama informācija, ka ir izveidot ģenētiski modificēts lasis, kas spējīgs augt visu gadu, ieskaitot arī pavasaru un vasaru, tādējādi palielinot ātrumu, kādā zivs aug. Tā vietā, lai tā aug 3 gadus, tā veikala izmēriem atbilst jau 16 līdz 18 mēnešu laikā. Un mūsu pretinieki, opozīcija, minēja savus argumentus par to, ka Eiropas Savienības lielākā daļa neatbalsta šīs pārtikas ražošanu. Mēs gribam uzsvērt to, ka tas, vai viņi to atbalsta, vai viņi arī to neatbalsta, tā tik un tā ir Eiropas pilsoņu iniciatīva, kā arī ar šādu iespēju ir iespējami arī likuma labojumi, un ikvienam pilsonim ir tiesības izteikt savu viedokli. Kā arī mēs gribētu teikt to, ka katram patērētājam ir izvēles brīvība, kādu viņš šo modificēto vai nemodificēto pārtiku lieto. Kā arī otrais arguments bija, ka ģenētiski modificēto organismu pārtika ir veselībai kaitīga. Mēs gribētu minēt, ka Latvijas Universitātes
prorektors, mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras vadītājs, profesors Intriķis Mužnieks atzinis, citēju, izvērtējot GMO produktus, zinātnieki nav atklājuši nevienu produktu, kas būtu bīstamāks cilvēka veselībai nekā parastie produkti. Kas arī norāda to, ka šie te produkti nav bīstami veselībai, ja to norādīs profesors. Mēs esam stingri paliekam pie savas šīs rezolūcijas, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva aicina veicināt GMO produktu ražošanu Eiropas Savienībā. Paldies, esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Tātad, es esmu noliedzošās komandas pirmais runātājs, un es jums uzdošu šādu jautājumu. Kā jūsu komanda vērtē ģenētiski modificētu organismu pārtikas ražošanu kā kultūras vērtību? Kā kultūras vērtība varbūt mēs to nevērtējam tik augstu, tomēr mēs uzsveram, ka ir ļoti daudz dažādu labu īpašību ģenētiski modificētajai pārtikai, kā pieņemsim arī ekonomiskā stāvokļa uzlabošanu, un mēs to uzskatām, ka tas ir svarīgāks nekā kultūras ziņā. Vai jūsu komanda ikdienā lieto ģenētiski modificētu organismu pārtiku, un kāpēc? Manuprāt, tas ir pārāk personisks jautājums. Paldies. Kurās valstīs audzē ģenētiski modificētus organismus? Lielākās valstis, kurās to audzē, ir Amerikas Savienotās valstis, Brazīlija, kā arī Argentīna, kur saražo vislielāko daudzumu šo te ģenētiski modificēto produktu. Taču kuras valstis visvairāk audzē ģenētiski modificētus organismus Eiropas Savienībā? Eiropas Savienībā Francija un Anglija. Minēšu divas. Paldies. Ko dod lielāks cietas saturs kartupelī? Lielāks cietas saturs nodrošina to, ka no šo te kartupeļu, no šiem kartupeļiem var ražot daudz kvalitatīvāku cieti. Tieši kartupeļu cieti. Paldies. Un kur izmanto kartupeļu cieti? Kartupeļu cieti. To izmanto gan ēdienu pagatavošanā, gan arī praktiski, gan arī dažādos ķīmijas eksperimentos. Paldies! Labdien! Esmu noliedzošās komandas otrā runātāja Annija. Mēs esam par to, ka ģenētiski modificētu organismu pārtikas ražošana Eiropas Savienībā nav atbalstāma. Oponentu komandas pirmais arguments bija, ka ģenētiski modificētu organismu audzēšana ir apkārtējai videi saudzīga. Tam mēs pilnībā nepiekrītam. Kā piemēru var minēt, ka 2008. gadā ASV veiktā pētījumā ģenētiski modificētu organismu augiem uz 1 hektāru par 26% vairāk tika izmantoti herbicīdi, kas ir viela, ko izmanto, lai iznīcinātu nezāles. Un šie herbicīdi pilnībā iznīcina augsni ar visādām ķimikālijām, un tas vairs nav šī augsne vairs nav atjaunojama. Tāpat arī var minēt, ka ģenētiski modificētie augi, kuri ir pret kaitēkļiem, iznīcina ne tikai kaitīgos kukaiņus, bet arī labos, kā piemēram bites un citus apateksnētājus. Un tieši ir manāma bišu saimju saslimstība ar infekcijas slimībām un bišu izušanas sindroms tajās vietās, kur kultivē šos ģenētiski modificēto pārtiku. Jūsu otrais arguments bija, ka ģenētiski modificēti organismi ir ar uzlabotām īpašībām. Kā piemēru var minēt bioloģisko lauksaimniecību. Šīs lauksaimniecības neizmanto pesticīdus, un arī viņiem ir ļoti augsta uzturvērtība. Un, kas ir pats svarīgākais, viņi ir dabīgi. Viņi ir bez jebkādām gēnu izmaiņām. Un vai tiešām mēs vēlamies ēst kukurūzu ar zivs gēniem? Es tā nedomāju. Mēs visi vēlamies to, kas ir dabisks. Un ģenētiski modificētie organismi mums to nesniedz. Kā jūsu trešais arguments bija, ka ģenētiski modificētu organismu audzēšana ir ekonomiski izdevīga. Arī šim argumentam es pilnībā nepiekrītu. Kā faktu jūs minējāt, ka Ķīnā
audzēs ģenētiski modificētus rīsus, kurus finansiāli atbalsta ASV. Kā pierādījums tam var teikt, ka tas vien parāda to, ka izdevīgi tas ir tieši lielajām kompānijām Amerikā, ne pašai Ķīnai, jo tieši šie ienākumi būs tām kompānijām kā Monsanto, BASF, Bayer un citām. Un arī ir veikts šeit pat Latvijā pētījums RTU profesori Jānis Vanaks, Ineta Geipele un RTU doktorants Georgs Mote un LLU profesora Ināra Turka 2007. gadā Zemkopības ministrijas uzdevumā veica pētījumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas ekonomiskais novērtējums Latvijā. Pēc šī pētījuma veikšanas viņi secināja, ka konvenciālās bioloģiskās sēklu audzēšanas un biškopības saimniecības, kā arī lauku turisma un veselības rehabilitācijas uzņēmumi ciestu vairāk kā 16 miljonus lielus zaudējumus. Un tas būtiski ietekmētu ne tikai šīs tautsēmniecības nozares, bet tas ietekmētu visu Latvijas ekonomiku. Un šāda situācija būtu ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs. Tādēļ tas pilnīgi apgāž uzskatu, ka tas ir ekonomiski izdevīgi. Un mūsu komandas pirmais arguments bija, ka Eiropas Savienības lielākā daļa sabiedrības neatbalsta GMO pārtiks ražošanu. Un tā tas tik tiešām ir. To neatbalsta ne tikai vidusmēra iedzīvotāji, bet arī šīs pašas valstu amatpersonas. Jo, kā piemēram 2010. gadā, kad Eiropas komisija atļāva audzēt kartupeļus amforu, kas, starp citu, ir ar palielinātu cietus daudzumu, daudz valstu ministri iebilda. Un it īpaši Itālijas lauksaimniecības ministrija bija pret to, paziņojot, mēs ne tikai esam pret šo lēmumu, bet arī vēlamies uzsvērt, ka nepieļausim apdraudēt dalībvalsts suverenitāti šajā jautājumā. Mēs turpināsim aizsargāt tradicionālo lauksaimniecību un pilsoņu veselību. Un arī citas Eiropas Savienības valstis ir sapratušas, ka GMO ir kaitīgi un ir sapratušas to slikto ietekmi uz mums un mūsu apkārtējo vidi. Tādēļ Spānijā, kas ir lielākā GMO audzētāja valsts Eiropā, kopš 2009. gada par 4% ir samazinājusies teritorija, kurā audzē šo ģenētiski modificēto pārtiku. Čehijā, Rumānijā, Slovākijā šis skaits ir samazinājies no 31 par 57%, kas ir ievērojams skaits. Un Francijā, kā jūs minējāt, ka tā esot lielākā audzētāja valsts Eiropā, kopš 2009. gada vairs vispār nekultivē ģenētiski modificētos organismus. Un arī Vācija kopš 2009. gada ir atsacījusies. Un es domāju, ka tas pierāda, ka ir pamats atsacīties no šīs audzēšanas, ir pamats samazināt šīs teritorijas. Un mūsu otrais arguments ir, ka GMO ģenētiski modificētā pārtika ir veselībai kaitīga. Un tik tiešām tā arī ir. Kā faktu varu minēt, 2009. gadā veiktā zinātniskās literatūras analīzē secināts, ka dzīvniekiem, kas ēdināti ar ģenētiski modificētiem organismiem, ir statistiski nozīmīgas fizioloģiskas izmaiņas. Viņiem ir īpatna vielmaiņa, fizioloģiska un imunoloģiska reakcija. Un kā jau mēs zinām, arī ļoti daudz cilvēks cieš no alerģijām. Tas ir 1 līdz 2% pieaugušo un līdz 8% bērnu ir smagas alerģijas. Un tieši ģenētiski modificētā pārtika var izraisīt vēl vairāk alerģiju. Un kā piemērs tam ir, kad Lielbritānijā 1998. gadā, tieši tad, kad tirgū iznāca ģenētiski modificētā soja, par 50% palielinājās alerģija pret šo soju, kas vien pierāda, ka tas ir kaitīgi veselībai. Es tiešām ceru, ka pārliecināju jūs par to, ka ģenētiski modificētā pārtikas ražošana Eiropas Savienībā nav atbalstāma. Paldies! Esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumu. Tātad esmu apstiprinošanās komandas pirmā runātāja Agrita. Un šie ir mani jautājumi. Tu ikdienā izvēlies pārtikas produktus ar augstāku vai zemāku uzturvērtību? Šis ir personīgs jautājums, bet es izvēlos ar augstāku uzturvērtību.
Paldies! Un kā tu domā, vai cilvēki ir pietiekami informēti par to, kas ir ģenētiski modificētie organismi, un vai sabiedrība nav tikai iebaidīta, patiesībā nezinot faktus? Cilvēki, it īpaši pēdējo gadu laikā, ļoti domā par savu veselību. Viņi domā, ko ēd, un domā par apkārtējo vidi. Līdz ar to viņi ir informēti par šiem ģenētiski modificētajiem organismiem un viņu ietekmi. Paldies! Kuras ir lielākās ģenētiski modificēto organismu ražotāju valstis pasaulē? Pirmajā vietā ir ASV, un otrajā ir Brazīlija, pēc tam nāk Argentīna. Bet Eiropā tā ir Spānija, un visu laiku bija Francija, otra lielākā, bet, kā jau es minēju, Francija ir atteikusies no šo augu audzēšanas. Paldies! Kādās paudzēs izšķir ģenētiski modificētos organismus un kā tās raksturo? Ģenētiski modificētos organismus izšķir 2 paudzēs. Pirmā paudze ir pārtika, kurai ir izturība pret kaitēkļiem, bet otrā paudze ir ar uzlabotām īpašībām. Paldies! Un kādai procentuālai daļai ģenētiski modificētos organismos jābūt, lai to obligāti marķētu Eiropas Savienības ietvaros? Diemžēl es neesmu pilnībā informēta par šo, bet, manuprāt, bija aptuveni 1% vai zem 1%. Paldies! Paldies jums! Sveicināti! Esmu apstiprinošās komandas 3. runātājs. Un vēlreiz uzsveru. Eiropas pilsoņu iniciatīva aicina veicināt ģenētiski modificētu organismu pārtikas ražošanu Eiropas Savienībā. Un mūsu komanda ir pilnībā pārliecināta, ka ģenētiski modificētu organismu audzēšana ir apkārtējai videi saudzīgāka. Jo, pateicoties ģenētiskās inženierijas tehnoloģijai, ir iespējams radīt organismus, kas pilnvērtīgāk izmanto augsni, ūdeni un minerālvielas. Tādēļ ir iespējams izaudzēt vairāk pārtikas mazā teritorijā. Saskaņā ar Pasaules populācijas izpētes institūtu pasaules apdzīvotība strauji palielinās. Lielākā daļa cilvēku dzīvo pilsētās. Cilvēkiem gribas ēst. GMO sniedz lielisku risinājumu šai problēmai. Un arī, lai audzētu GMO, lai audzētu augus, tiek izcirsti meži. Lai audzētu GMO, ir vajadzīga mazāka teritorija, tātad mazāks izcirsto mežu daudzums. Mūsu trešais arguments skan šādi. Ģenētiski modificētu organismu audzēšana ir ekonomiski izdevīgāka, jo Grams Broks un Pīters Barfrūts ir publicējuši rakstu agrobioloģijas, menedžmenta un ekonomijas žurnālā. Citēju. Ģenētiski modificētu organismu tehnoloģijas ieviešana no 1994. līdz 2007. gadam vien ir sniegusi 27 miljardus peļņas privātajiem fermeriem. Ekonomisku izdevīgumu rada tas, ka ražojot ģenētiski modificētus organismus tiek samazināts pesticīdu un herbicīdu izmantošanas daudzums. Eksperti rakstā arī minējuši, citēju, samazināta pesticīdu izmantošana 172 miljonu kilogramu apmērā. Un par 14% no vispasaules GMO ieviešanas agrikultūras industrijā. Un šie skaitļi kļūst arvien iespaidīgāki katru gadu, jo ģenētiski modificēti organismi tiek ražoti arvien vairāk. Un ietekme uz vidi arī samazinās. Saskaņā ar Amerikas agrikultūras institūtu izpētes datiem no 1940. līdz 1987. gadam graudaugu zaudējumi pieauga no 7 līdz 13%, kamēr pesticīdu izmantošana palielinājās 12 reizes. Kāpēc gan tā? Mums rodas jautājums. Pesticīdus taču izmanto, lai palīdzētu konvencionāliem augiem sniegt lielāku ražu. Un atbilde ir šāda. Tas notika tāpēc, ka insekti un nezāles attīsta imūnsistēmu pret pesticīdiem un herbicīdiem, kas izmantoti to likvidēšanai. Mūsdienās jau aptuveni 275 nezāļu un 500 insektu sugas ir attīstījušas imūnsistēmu pret vismaz vienu pesticīdu vai herbicīdu veidu.
Un GMO ieviešana palīdzējusi cīnīties ar šo problēmu, jo ir iespējams radīt augus, kas paši cīnās ar insektiem un nezālēm, tātad pesticīdi nav jāizmanto. Un Pasaules veselības organizācija secinājusi, ka katru gadu 1 līdz 5 tūkstoši cilvēku mirst vai saskarās ar nopietnām veselības problēmām pesticīdu saindēšanās dēļ. Un saskaņā ar Amerikā veiktiem pētījumiem attiecībā uz otro argumentu par to, ka ģenētiski modificēti organismi tiem ir uzlabotas īpašības. Tātad Amerikā tika barotas cūkas ar ģenētiski modificētiem organismiem, kuriem ir uzlabota uzturvērtība un vitamīnu saturs. Cūkas kļuva veselīgākas. Un fermeriem nācās izmantot mazāk naudas zāļu iegādē. Tātad tas sniedz gan ekonomisku, gan arī veselības uzlabojumu. Un atspēkojot jūsu argumentu par alergēniem, ir taisnība, ka pieauguši alerģijas ziņojumu gadījumi, taču jāņem vērā arī fakts, ka cilvēki arvien vairāk domā par veselību. Un, man liekas, jūs arī minējāt atbildot uz jautājumiem, ka cilvēki arvien vairāk domā par veselību. Tad cilvēki arvien vairāk ziņo par šādām komplikācijām. Un lielākajā daļā gadījumu netika konstatēts, ka alerģiju būtu izraisījusi kāda ēdiena lietošana. Paldies! Sveiki, esmu noliedzošās grupas pārstāvis Mārcis. Un oponentu komandas pirmais arguments bija, ka ģenētiski modificētu organismu ražošana ir vidēji saudzīgāka, bet mēs tam vēlamies nepiekrist, jo ģenētiski modificēti organismi un kultūra augi krustojas ar tradicionālajiem kultūra augiem un notiek gēnu pārnese un neatgriezeniski ietekmē bioloģisko daudzveidību un trauslo ekosistēmu. Kā arī pētījums Argentīnā, ka GMO sojas audzēšana nodarīja skaitējumu augsnes baktērijām un izplatīšanās pret herbicīdiem noturīgs nezāles, kas jāpārstrādā ar jauniem herbicīdiem un palielinot dabā nokļušos indīgo ķīmisko vielu daudzumu. Un trešais oponentu grupas arguments bija, ka GMO pārtikas audzēšana ir ekonomiski izdevīgāka, bet izpētes rezultāti liecina, ka ir lētāk aizstāt ģenētiski modificētus organismu barības līdzekļus ar pašražotām sastāvdaļām, kuras nodrošina nepieciešamās uzturvielas, kā arī samazina ražošanas izmaksas. Tātad tas būtu visiem ražotājiem lētāk un izdevīgāk, ja neizmantot ģenētiski modificētu organismu ražošanu. Un arī pašiem lauksaimniekiem, kas vēlas kultivēt ģenētiski modificētu organismus, tas nav izdevīgi, jo sēklas katru gadu ir jāpērk no jauna, un tās ir 2 līdz 4 reizes dārgākas nekā parastās sēklas. Un mūsu komandas pirmais arguments ir tas, ka Eiropas Savienībā lielākā daļa sabiedrības neatbalsta ģenētiski modificētu organismu pārtikas ražošanu. Un aptaujas rezultāti liecina, ka 80% Latvijas iedzīvotāji ir pret ģenētiski modificētu organismu pārtikas ražošanā, un novada pašvaldības ir aizliegušas audzēt ģenētiski modificētu organismus savā novadā vai tās daļā. Un tieši šo iemeslu dēļ Latvijā 2008. gadā, 18. jūnijā un 1. decembrī Saeima pieņēma grozījumus ģenētiski modificētu organismu aprites likumā. Otrais mūsu komandas arguments ir tas, ka ģenētiski modificēta organismu pārtika ir veselībai kaitīga. Un ASV Vides medicīnas akadēmija 2009. gadā mājā aicināja nekavējoties pasludināt ģenētiski modificētu
organismu pārtikas moratoriju, jeb apturēšanu. Un pētījumā ar dzīvniekiem pierādīja to, ka tas ir kaitīgi veselībai. Un šim faktam arī pievienojās Īrijas ārstu vides asociācijā, ka tas ir videi kaitīgi. Un mūsu komanda joprojām ir stingri pret ģenētiski modificētu organismu pārtikas ražošanu Eiropas Savienībā. Paldies! Super! Man no savas puses jāatzīst, ka ja es nebūtu emocionāli jau noskaņojies pirms tam, it kā par tēmu, par ko 80%, kā mēs tikko dzirdējām, cilvēki ir noskaņojušies, es būtu noticējis jums, jo argumentu ziņā, piedodiet par tiešumu, cienījamā otra komanda, jūs bijāt pret, tāpēc, ka viss ir pret, jums bija vieglāk, vai ne? Tad, ko var teikt, jūs bijāt sagatavojuši tik daudz specifisks atbildes uz jautājumiem, kuri pēc būtības nav īsti sabiedrība atbildēti, vienkārši visi ir nostājušies pret, ka man liekas, ka šīs 45 intensīvās minūtes tiem, kas tajā tematā ir interesēti, tā kā jūs te esat izurbuši, un te gan ir jāuzteic, arī jūs bijāt izurbuši, bet daudz tos faktus būtībā visu laiku teicāt, ka tā ir vienkārši. Apstiprinot faktus, jūs mācījāt vairāk no faktiem, izlobīt jau tālāk to domu, kāpēc to izmantot sev par labu, lai ar to argumentu mēģinātu nolīdzināt oponentu argumentu pretī. Tādā ziņā šis uzbrukums bija nopietnāks, bet tik vai tā uzvarētāji sabiedrības acīs laikam esat jūs, jo tādu pilsoņu iniciatīvu pagaidām vismaz Eiropas Savienībā kā tiešām pieļaut, mēs nekad laikam tuvākā laikā nesagaidīsim. Tieši tāpēc mēs arī aicinām jūs jaunieši iesaistīties tik tādās kā jocīgās lietās, kuras šķiet ir jau pašsaprotams. Gluži kā nākamā lieta, viena no nākamajām, kurai mēs sekosim, būs ieviest vai neieviest eiro. Liekas, viss jau ir nolemts, un tomēr, kāpēc gan vēlreiz neizdomāt, vai mums to tagad vajag? Vai ekonomiski Latvijai ir īstākais mirklis, kad to ieviest. Pat ja liekas, ka ministru kabinets jau ir nolēmis un mums vairs nav nekas darāms. Tik kontroversāli mēs mēģināsim šajā sezonā šos jautājumus iemest. Kā jums pašiem likās, jaunieši, vai ir kaut kas, kas jūs padarīja domīgus? Sāksim varbūt ar jūsu komandu. Jums laikam bija visgrūtāk. Jums bija jābūt laikam emocionāli pusē, kurā jūs emocionāli nemaz paši neesat. Jā, bija grūti. Visgrūtākais jau, protams, bet mēs neko nevarējām darīt, ka mums bija, vismaz man, es esmu ļoti liela pret šo visu ģenētiski modificētiem organismiem un tā tālāk. Un man bija šausmīgi grūti mēģināt atrast to visu informāciju, jo es pat biju arī pret un man tā kā negribējās. Bet, jā. Skūras gaisā, tāda ir tā spēles nosacījuma, ja? Šajā spēlē izlozē, kurš ir par un kurš ir pret, un tad tu vienkārši esi tur izlozējis. Bet emocionāli to esi pret, bet fakti, tā kā gandrīz jums runāja vairāk par. Tie piemeklētie fakti bija ļoti spēcīgi par. Jā, bet es nezinu, man grūti pateikt. Man liekas, ka tas, kas ir dabīgs, tas mums ar to ir jādzīvo, nevis kaut kas jauns jāatklāj. Tas nav tā, ka nezināmais mums patiesībā vairāk biedē. Jo pat jūs citādi par Indriķu Muižnieku, Izaku Rašalu un visiem tiem Latvijas kaut vai zinātniekiem, ko jūs te piesaucat, kuri saka, veči, jūs baidaties no tā, ko jūs vienkārši nezinat. Tie taču ir cienījami cilvēki. Bija tā, ka sākumā es biju pret, bet tad, kad es sāku internetā skatīties visus tos pierādījumus, tad es tagad man arī ir tā sajūta, ka es esmu par to visu. Un ienāca prātā vienkārši, zivs ir dabīga. Kukurūza arī ir dabīga. Kāpēc, lai kukurūzas zivs nebūtu dabīga? Ok, interesanti. Bet, lielos vilcienos tev šķiet, ka uzzinot daudz vairāk, tām bailēm ir tā kā mazāks acis palikušas. Cilvēki vienkārši nezina. Un nezinu tos pozitīvos aspektus, kas nāk klāt no tā visa. Jā, man šeit vienkārši sabiedrība ir tā kā iebaidīta. Un mēs īsti pat nezinām, mēs vienkārši esam dzirdējuši, ka tas ir slikti, un mēs to pieņemam. Bet man arī tas patiesībā lika aizdomāties, un es tagad varbūt pat domāju mazliet pretēji. Nekā tu domāji sākumā, pirms sāk gatavoties? Jā, es biju noskaņotākā pret, bet tagad es tā īsti nezinu vairs to domāt, jo es domāju, ka nav tāda fakta, kas varētu apliecināt, ka tas ir kaut kas labs. Bet patiesībā tas man lika aizdomāties, tie visi fakti, un tas pats Induls Muižnieks, ko ir teicis, un jā,
Indrīts Mužnieks, ka nav vienīgā autoritāte, tā ir vienkārši Latvijas autoritāte, ir vēl nopietnākas autoritātes, un vienīgi, ko mēs varētu varbūt teikt, ka Latvijas autoritātēm nezinu, vai varētu būt, ka kāds viņas ir mēģinājis korumpēt, ja? Varbūt kaut kādiem lielākiem vārdiem, tur viena vai otra kompānija, varbūt ar viņiem strādājuši, kas to lai zina. Kā jūs jūtaties, kad jums aiz muguras ir visas nācijas, var teikt, visas Eiropas simpātijas, 80% saka nē, jums atliek tikai peldēt tēmā būtībā. Tā nebija mazliet no malas vērtēt. Es, piemēram, to jautājumu par pesticīdiem. Šī komanda saka, ka pesticīdi būs jālieto mazāk, jūs sakat, ka būs jālieto vairāk, un tā arī man neizskaidrojat, kur jūs šito izrāvāt. Man palika jocīga sajūta, jo vārds pesticīdi bija kaut kas, ko jūs abi lietojāt, katrs sev par labu, bet man palika, ka jūs man nepateicāt, kā var tā būt, kad, piemēram, es tagad... Kā jau es minēju pierādījumā, kad bija tas zinātnieks no Francijas, kurš minēja, ka tie eksperimenti notiek slepeni. Varbūt šis būs viens no tiem gadījumiem, kad viens kaut kādā Ķīnā veids eksperimentu un saka, ka jā, mums ir baigi labi, mums viss uzurā, un ASV varbūt vai šeit pašā Eiropas Savienībā uztais eksperimentu un saka, ka nav tie pesticīdi vairāk jāizmanto, un tāpēc šo tā kā dokumentu konfidencialitātes dēļ ir grūti patiesībā to Es zinu, cik jūs aizdomājāties par tiem skaitļiem. Jūs daudz mētājāties ar lieliem miljoniem un miljardiem, kas pēc būtības ir kapēji, kas, ja tā paņem uz visu kopējo to matemātiku. Bet tas skaitlis, ko jūs man šķiet minējāt par Ķīnu, jau vairāk kā katrs pusotrais iedzīvotājs uz šīs planētas ir ķīnietis. Ja? No 7 miljardiem pusotrs miljards ir Ķīnas iedzīvotāji. Un ja viņi sāk audzēt šo slaveno rīsu no nākamā, ja nemaldos gada, kurš jau ir ģenētiski modificēts, tad tajā brīdī lielākā pasaules daļas lauksaimniecība jau pāriet uz ģenētiski modificēto un ietiepjoties un sakot, nē, mēs te Eiropā sakām nē, un vienlaikus tērējot daudz naudas, pabarojot Āfriku un citas valsts, kuras nevar sevi pabarot, mēs it kā tēlojam kaut kādu zaļo teritoriju, bet vienlaikus it kā rūpējamies par to pasaules daļu, kurai tas GMO varētu palīdzēt kaut vai no šī paēšanas viedokļa, tikt pie pārtikas vispār. Vai tur nav arī kaut kāda tāda iekšēja morāla dubultā seja? Mēs esam priekš sevis, mēs gribam nē, bet visai pasaulē mums gandrīz ir izdevīgi, ka viņi beidzot tiek paši pie pārtikas. Tā jau saka, katrai lietai savu tā kā plusus un savu mīnus. Tā arī ir ar šajā gadījumā. Bet ja Ķīnas izmēri paši par sevi un tāds lēmums neliek jums aizdomāties? Tur jau atkal tika minēts, ka tieši ASV šīs kompānijas atbalsta, tur jau tas vien jau pierāda, ka tas jau nav izdevīgi Ķīnai. Varbūt, ka amerikāņiem neveicās Eiropā pārliecināt šo lietu, viņi aizgājas Ķīnu un pārliecināja. Tas mazvā, jo tāpēc, ka viņiem ir platības, viņiem ir lētais darbspēks, kādai to neizmantot. Bet it kā jau pēc faktiem, kurus arī man šeit es minēju, tad, kad viņi to ģenētiski modificēto pārtiku turpināja tā kā kultivēt, pasaulē bada tā kā statistika nemazinājās. Tā kā tas arī ir. Citiem vārdiem, Afrikā pieaugums iedzīvotājiem bija vēl lielāks nekā ražas pieaugums, ko radīja ģenētiski modificētā. Tas ir taisnīgi, jo cilvēku daudzums vienkārši pieauga tiecīgi, pat ģenētiski modificēta pārtika vairs nespēja risināt. Tur tā sistēma, tur ir savādāk. Man jāatzīst, ka šeit nav balsojums, kurš uzvarēja. Jums ir tagad izrakstīta, uzskatiet, es te parakstu rekur jums ielūgumu biļeti uz rudens sesiju, kad mēs Eiropas mājā, Rīgā, spēlēsim starp visām šīm komandām Krāslava, Liepāja, Talsi un Cēsis, ģimnāzijas, nopietni spēlētāji, nevis parastas Latvijas skolas, sapulcēsies Rīgā septembrī un uzspēlēsim šo par un pret argumentu spēli jau nopietnākā līmenī. Tēma būs pilnīgi cita, bet cīņai jābūt plus mīnus asiņainai. Gala rezultātā daudzi jaunieši, kas uzvarēs, es domāju, ka tur nebūs tikai 3 vai 4, brauks uz Strasbūru, uz to vietu, kur parasti šīs pilsoņu iniciatīvas tad arī nonāk Eiropas parlamentā, uz vismaz apspriežu galda, ja nekāda lēmuma galda. Jūs šodien piedalījāties neparastā eksperimentā, jo Latvija pagaidām izceļās ar to, ka vēl nav īpaši mēģinājusi organizēties šīm pilsoņu iniciatīvām. Tagad Eiropas Savienībā ir pilsoņu iniciatīvu gads, protams, varbūt ne obligāti ģenētiski modificētas pārtikas ieviešana vai noliekšana, varbūt ir kādas citas tēmas, kuras jūs jaunieši patiešām varat rakstīt, tiesa gan process ir diezgan sarežģīts. Jums ir jāsavāc 7 valstīs 1 000 000 parakstu.
Miljons paraksti gan nav jāsavāc apsteigājot tos miljonus pilsoņus, bet kaut vai organizējot šo parakstīšanos mājaslapā. Tur ir sava sistēma, to veikt var. Pagaidām ir kādas pāris tikai savāktas, bet, varbūt tieši Talsos vai rīt Liepājā, starp citu, arī 11. dienā sākam ar Liepājas ģimnāzijas cilvēkiem, spēlēsim spēli tālāk par jau citām tēmām. Mēs ceram, ka jūs atgriezīsieties eismāja.lv, un šis ieraksts noteikti eismāja.lv, un pēc tam arī Talsu ģimnāzijas mājaslapā, protams, būs apskatāms visiem. Brīvā balsojumā tas nenonāks, jo mums būs ļoti nopietna žūrija, kas izvērtēs jauniešu, tad tālāk sacensties spējas. Labi, mēs eismāja.lv atvadamies. Sirsnīgs paldies visiem par dalību. Sagatavošanās bija lieliska. Es vienkārši brīnos, jūs laikam esat nokavējuši kādu nedēļu visas savas mācības stundas, kamēr tikāt līdz šai stundai ēterā, vai ne? Labi, uz redzīti. Tiešām klausties bija